paskatīsimies uz Jākaba dievbijību. Un tā būs mūsu pamācība mūsu ikdienā, mūsu ticības gaitās. Un tas ir 1. Mūzes grāmata 35. nodaļa. 35. nodaļa. Sākot no 1. līdz 8. pantam es izlasīšu, ja? Un Dievs sacīja uz Jākabu, celies, ej uz Bēteli un paliec tur un taisi tur altāru Dievam, kas tev parādījās, kad tu beigi no savu brāļa Ezavu. Tad Jākabs sacīja saviem mainiekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa, atmetiet svešos dievus, kādu vēl jūsu vidū, šķīstaties un mainiet savus drēbes. Tad celsimies un noiesim uz Bēteli un es tur uzcelšu altāru tam Dievam, kas mani paklausīja manās posta dienās un kas bija ar mani ceļā, ko esmu nostaigājis. Un viņi nodeva Jākabam visus svešos dievus, kādi bija viņu rokās, un arī tos auskars, kas bija viņa ausīs, un Jākabs tos apraka zem ozola pie Sihemas. Un viņi devās ceļā, bet Dievs uzsūtīja bailīgi pār pilsētām, kas bija viņu apkārtnē, un tie nedzinās Jākabam un viņa dēliem pakaļ. Un Jākabs nonāca Lūzā, kas atrodas Kanāna zemē, tas ir Bētelē, viņš līdz ar visu, kas tam bija. Un viņš uzcēla tur altāru un nosauca to vietu, jo tur Dievs viņam bija atklājies, kad viņš bēga no savu brāļa. To vietu viņš nosauca El-Bētelē. Bet Rebeka saukli Debora nomira un tika apglabāta pie Bēteles zem ozola, un šo vietu nosauca Raudu ozols. Šāda maza epizode, 1. Mūzes grāmatā 35. nodaļā, ir šāda maza epizode. Protams, tur vajadzētu izlasīt vairāk, bet es tā īsi gribu pievērst jūsu uzmanību visu pirms uz 3. un 4. pantu, jo tur ir interesants moments, ticīgā ģimene, visa ģimene ticīga, jo loģiski arī kalpi zināja par Dievu un visi, kas viņam kalpo, visi mājinieki zināja par Dievu. Un neskatoties uz to, ka ticīgi, tāpat kā mūsdienās, mēs esam kā viena ģimene, viena draudze, un atnāk Sants un saka, atgriežaties no grēkiem. Tas ir kas, ka mēs jau esam ticīgi jau cik ilgu laiku, un katram ir savu pieredzi, un vienalga ir nepieciešams atkal un atkal pārmeklēt sevi. Un labi ir, kad mums ir tā iekārtots, ka mēs lietojam vakarēdienu vienreiz mēnesī. Un tas atkal dara tādu kā pieturpunktu mūsu dzīvēs. Un liekas, kas tur ko nesaprast. Skaidrs, ka jāatgriežas no grēkiem, skaidrs, ka visi alki jāizmet ārā. Bet mums ir jāpārskata savu ikdienu. Un jo vairāk pārskatīs, jo būs labāk. Vēlams vispār nepārtraukti būt nomodā, kā to Jēzus māca. Un kristīgā ģimenē viņš saka tā, ka viņi nodeva visus svešos dievus, kādi bija viņu rokās. Izrādās, var pielīgt kaut kādas sliktas lietas, arī dievbijīga cilvēka dzīvē bieži vien pielīgt, un tu to nepamani. Tas vienkārši norāda, cik mēs esam grēcīgi. Ja? Kā jau es teicu par to pelīti, galvenais, ka tas bija nākamā dienā, man tikai pielīdz. Ja? Tā likās, es par to nedomāju, es viss bija aizmirst, un nākamā dienā es domāju, ko es izdarīju. Un mums arī ir līdzīgi, ja? Mēs nepamanām daudzas lietas, bet kad sākam runāties savā starpā par garīgām tēmām, ticības lietām, tad bieži vien mūsos uzjundījās kaut kādas lietas, kuras ir vienkārši jānožēlo, kaut kāda grēcība. Tas ir kas, ka to tu darīji pirms ticības, ka tu vēl nezināji Dievu. Tas ir kas, ka tu to darīji varbūt vakar un aizvakar, un tu tam nepievērsi uzmanību. Tāpēc ir ļoti būtiski ik pa reizei uztaisīt, tā kā tādu revīziju, un mēs šodien to arī izdarīsim, iziesim šiem 8 punktiem cauri. Kā mums tur sanāks. Pastīsimies arī šo plakātu, ko Jānis uztaisīja. Jo revīzija ir nepieciešama mums ik pa reizei. Pat tad, kad liekas viss ir normāli, viss ir kārtībā, viss ir kā smērēts, varbūt kā vienam otram, ja viss ir labi, viss normāli.
Bet vajadzīgs tās revīzijas, lai mēs virzītos tālāk, ja, uz mūžības virzienā, lai mēs stāvētu uz šī šaurā ceļa. Un tas ir diezgan interesanti, kad viņš dod tādu rīkojumu, Jākabs. Vēl ir moments, kad mums ir jāatcerās visu savu grēku, bez tā mēs nekur. Ir jāatcerās savu grēku. Ja, pie šiem pantiem, ja mēs pārdomājam šos pantus, mums ir jāatcerās. Ja, viņi atcerījās, varbūt Auska arī vainīgi, ja, jāpārmeklē savu sirdsapziņu. Vispirms jāatcerās savu grēku. Jaunā derībā Mateja evaņģēlijā 18. nodaļa par grēku atcerēšanos mēs varam uzšķirt uz ātro, ja. 18. nodaļa no 23. panta, kur Jēzus stāsta līdzību un pievēršam uzmanību sevišķi 32. pantam. Tad, kad viņš saņēma piedošanu, un tāpat laikā tas cilvēks viņš aizmirsa, ka viņš ir saņēmis piedošanu un rīkojās ļoti cietsirdīgi pret savu tuvāko. Mūsdienās arī tā liekas, ka mums ir pamatots dusmoties uz tuvāko. Un tāpat laikā, kāpēc? Tāpat laikā mēs aizmirsām savus grēkus. Un Dievs, ko saka tādiem cilvēkiem? Vai tad tev arī nebija apžēloties par savu darba biedru? Tas ir, sāksim no 32. Tad viņa kungs to pasauca, to ticīgo, ja, un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, tas ir Mateja evaņģēlija 18. nodaļa 32. pāns. Tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, iesvētēlē principā. Arī teoreiz saka, piedod mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tā kā tu var būt ticīgs, cik tu gribi, bet ja tu nespēji piedot tuvākajiem un aizmirsti savus grēkus, ja? Jo tad, kad mēs nespējam piedot tuvākajiem, tas liecina tikai vien, ka mēs esam aizmirsuši savu pašu grēku. To ņemat vērā, tas ir ļoti nopietni atziņa. Vienmēr padomājiet, kāpēc tavs dusmas nerimstās pret tuvāko? Kāpēc tu visu laiku dusmojies? Viņas nerimstās nekādīgi. Tikai tāpēc, ka tu aizmirsti savu pašu grēku, kuru tu lūdzi Dievam piedošanu. Un tad, kad tu aizmirsti savus grēkus, principā tu soļo zeli, kā Mateja evaņģēlijā tas ir rakstīts, ja? 18. nodaļā. Interesanti. Zeli var aiziet tad, kad tu nepaklausi Dievam, un zeli var aiziet arī dzen, tad, kad tu aizmirsti savus grēkus. Un ja tu aizmirsti savus grēkus, tad principā kāps uz tiem pašiem grābekļiem, uz tiem pašiem grēciņiem, paliks augstprātīgs, pat nejūtīs, kā augstprātīgs paliks. Parasti tā, ka tu nejūti, tāpēc, ka tu jūties labi pašapmierināts. Tavu grēku piedot, dzīvības saņēmis, cerība tev ir uz mūžību un tā. Un cilvēks kaut kādā brīdī paliek pārgalvīgs, pašapmierināts, augstprātīgs. Un līdz ar to, caur visu to, ir tāds sekas, ka viņš nepiedod tuvākajiem. Viņš spēja dusmoties. Un mēs jau zinām evaņģēlijā, ja, un vēstulēs rakstīts, kas dusmo uz tuvāko, tas ir slepkava pat. Ļoti smalki. Un šīs lietas jāņem mums vērā. Un ko mēs varam mācīties no Mūzes grāmatas 35. nodaļas? Vēl tāds interesants moments. Ka viņš 4. pantā, 35. pantā, ja, Mūzes grāmatā, te ir izlasām vēl vienreiz, ja? Viņi nodeva Jākabam visus svešos dievus, teiksim, grēku nožēla, grēksūdze bija maz, ja? Kādi bija viņa rokās. Pārsviežamies uz mūsdienām, ja? Un arī to sauskars, it kā liekas sauskar, kas ir tur, ja? Bet, viņi pārmeklēja savu sirdi un drošības labad, kā saka, dubults neplīst, metam ārā viss sauskars. Ja? Atdeva tos sauskars Jākabam, tas viņa ausīs bijis, un Jākabs tos apraka zem ozola. Var sakot, apraka tos grēciņus. Kāpēc?
Ko mēs varam mācīties? Tās lietas, kas mūs apgrēcina, viņas vajadzētu iznīcināt. Skatāmies, jaunajā darbībā bija grāmatas, ja, kaut kāds neķīdrs, buram grāmatas arī tie skaitā. Visas neķīdrās grāmatas, kas vedina cilvēku uz grēcīgu dzīvesveidu. Tieši vai arī netieši, kas kutina tavas dvēseles grēcīgās stīgas. Ja, visas tās grāmatas, ko darīja? Nenesa uz muzeju, nenesa tur uz, es nezinu, kur uz biblioteku, ja? Nenesa uz apūtas vietām, uzgaidāmajām telpām. Zin, kā tad modē, ja tu gaidi frizieru, tad tu varēsi frizieru aiziet, vai gaidi manikīru, vai pedikīru, vai kaut ko gaidi, vai pie ārsta, ja? Tur kaut kāds kaldiņš, kaut kāda literatūra, ja? Nē, viņi tur nelika visu šito, te ne grāmatas, ne žurnālis, neko. Vienkārši sadedzināti, lai citiem tas nenestu postu citu dvēselē. Tad, kad tev ir lietas, kas tevi verdzināja un vedināja uz grēku, tās lietas nevajag nevienam atdot, viņas vienkārši vajag izmest ārā. Ja? Tas ir tas, ko mēs varam mācīties no Jākaba. Viņš apraka visu to, lai citi cilvēki, kas atrod, teiksim, ja tu pavieši noliec kaut kur, ja, kāpņu telpā, varbūt kādam nodries, ja, lai tu neesi vainīgs pie viņu grēkiem. Viss, kas ir grēcīgs, kas vedina prom no Dieva, to vajag iznīcināt. Grāmatas sadedzināja tajā laikā, piemēram. Jo mums ir kaut galā otrais pauslis mīlēt tuvāku, un ja tu ar grēcīgām lietām kaut kādā veidā nodrošina tuvāku, tu jau, principā, tā jau otrā paušļa pārkāpums automātiski, tāpēc, kad cilvēks varbūt neapzinoties, ja, kaut kādas lietas paņem, kaut kādas grāmatas, tur bildītas šķirst, ja, tu jau pretiem uz grēcīgām lietām. Tas var būt absolūti jebkas, kas tevi ir verdzinājis. Piemēram, arī tabaka visticamāk arī tas pats. Cilvēks atmet smēķiešanu, kur tad man te bija iepirkuma krājumi, ja? Viņš atdod tādām citām pīpētājiem, kas tas tāds bija. Es zinu, ka es arī esmu noziedzies šitādās lietās. Es, protams, neesmu gar pīpējis, bet es esmu kaut kāds tīrot kaut kādu objektu atradis, un tad tā kā no vienas puses tā žēl, un tad tā kā pavelcies, ja, neko ļau nedomādams. Bet Dieva vārds tomēr māca to iznīcināt, aprakt, lai citi nekritējos grēkos, tavu grēku dēļ. Ja. Jo kā Jēzus saka, kas vienu no mazākiem apgriecina, ja, tam labāk, vai tam kā tur bija dzirnaknē, kā klaus, kā tam mums līdzināt būtu. Te ir tas skatījums. Tas ir tas, ko mēs te varam mācīties. Vēl, ko Jākabs te darīja, ja? Viņš uzrunāja cilvēkus. Uzrunāja principā evaņģēliju. Kā viņš teica saviem mainiekiem un visiem, kas bija pie viņa. Atmetiet svešus dievus. Laikās man ticīgi, ka ģimenē, ja tā kā traudzē, es traudzē saku, negrēkot, visu laiku mēs runājam par grēku nožēlu. Jo, kā jau es minēju, cilvēki vēlās bieži vien pārliecību, ka viņš ir glābts. Pārliecību, ka viņa vārds ir dzīvības grāmatā un viņš mēģina sajūtās to atrast. Ko to es slavēju Dievu, ja viņš slavē Dievu, piedzīvo Dievu klātbūtni, te jau laikam esmu izglābts. Dievs man tā nesaka. Tāpēc, ka glābjās un garantija dod tas, ka tu dzīvo grēku nožēlu. Tas ir tas, ko es jau teicu, jo tu jau vari sajūtās sajust Dievu. Un tomēr aizsoļot uz zelli, ja tu esi pavirš pret savu pašu dvēseli, pret savām domām, sajūtām, grēcīgām. Ja tu esi pavirš, tad tu ar visu to soļo zelli, nopietni tēmi. Ticīgie soļo zelli. Ja es saku, ja tev roka apgrēcina, ja tev fantāzijas apgrēcina, ja, tu soļo zelli, ja tu neatgriezies. Ja tu necīnies, ja tu nedzīvo askēt, jo tā ir askēs kaut kādā mērā salvust sevi un aizliegt sevi. Jo tu nevari sekot Dievam, neaizliedzot sevi, dzīvojot sajūtās, ka tu slavēji Dievu, piedzīvot Dievu klātbūtni, tad jau noteikti mans vārds ir dzīvības grāmatā, tad jau noteikti esam glābts. Kas tam līdzīgs? Dievs saka, ja tu neaizliedz sevi, tu neesi glābts, tu man neseko uz mūžību. Jo tā, ka mēs aizliedzam sevi, mēs sekojam mūžībai, mēs sekojam Jēzum, kurš ir mūžīgs. Ja? Un ja tu to nedari, ir tavu lūkšanu tukša, ir tavu dzīves gaita ir tukša bez būtības.
Tāpēc ir jāatdzīvo grēku nožēlu. Labi, tas ir tas viens, kā Jākabs te mēģināja sludināt, runāja savā ģimenē, jo tur viņam bija kalpi, ja, kas apkalpoja, tajā laikā vergi, kalpi. Nedomāju, ka tur ķēdēs piesiet un tā viņam tur klaušu darbi kaut kā, ne tādā izpausmē. Vienkārši viņi visu diennakti bija tajā Jākab ģimenēm kalpot viņam. Jo viņš viņus uzturēja un apgādāja, un viņš tādā veidā sludināja. Mūsdienās kā mēs sludinām un brīdinām. Tieši ar to, lai cilvēks atgrieztos no ļaunuma, tad bībeliski ļaunums tas ir katrs grēks. Tas ir ļaunums, ja. Tā kā mēs runājam, nevis tādā versijā, ka Dievs tev mīl, tad baltais zilgunošais maidīts, Dievs tev mīl. Nevienmēr tādā versijā. Kaut vai tad, ja tu cilvēku atrauj no šiem rupjiem pārkalpumiem, cigaretēm, alkoholu, zādzītām, dusmām, nevajadzīgām, nepiedošanas, ja tu viņu atrauj, jau tu esi daudz ko izdarījis, cilvēku labā. Un tad ir nākamais solis, ka tāds cilvēks varētu ieaicināt Kristu savā dzīvē, savā dvēselē. Tas būtu nākamais solis, ja. Mums jau uzreiz gribās, lai Kristu ieaicina, ja, grēcīgajā dvēselē uzreiz. Bet, ja cilvēks nesaprot, ka viņam jātiek vaļā no šiem pārkāpumiem, no šiem noziegumiem, tad es nezinu, kā tas notiek. Ja? Tad viņš ieaicina Jēzu savā dzīvē, tad kāda jēga ieaicināt savā dzīvē, ja viņš neredz savus vainas. Kā to cilvēku dvēseli dzirdināt, ja viņš neredz savus vainas. Arī ticīgs cilvēks, viņš nenodarbojas ar grēku nožēlu, neredz savus vainas, kurā brīdī viņš sev aizlieks, kurā brīdī viņam ir garantija, ka viņš ir uz debesīm. Jo Dievs apsola debesis tiem, kas viņu vārdu dzird, saprot un paklaus. Ja? Atceramies, kur bija tā 4. augsne, kas Dieva vārdu dzird, saprot un paklaus. Ja, tā ir tā labā augsne. Viena lieta ir dzirdēt un tā, ticēt, ja? Bet tev nav gatavība paklausīt. Tas ir tas, ka tu daudz ko nesaproti, jo visā brīdī nevar visu izlasīt. Ja tu tikai tici un tu nezini, kam paklausīt, kas tāds ir, jā. Bet, ja tev ir gatavība paklausīt Dievu, tas nozīmē, ka tu dzirdēsi Dievu vārdu, tas nozīmē, ka tu lasīsi Dievu vārdu, tas nozīmē to, ka ieklausīsies cilvēkā, kurš sludina Dievu vārdu. Un tas jau būtu garantija. Tā. Tas ir tas īsumā, ko es gribēju parādīt par mazo epizodu. Bet mēs paskatīsimies, ir tāds plakāts, ko Jāniks ir sagatavojis. Protams, tie dažādi, kas norāda, ja, uz dvēseles vainām, uz dvēseles slimībām. Es pastīšos pāris, visu noteikti nelasīšu. Pēc tam mēs to apkoposim 8 punktos. Kā jau es teicu, dusmas izraisa neieredzēšanu, ļaunu atmeņēšanu, kad atcerās ļaunu, ja, no dusmām ir tādas sekas. To varat nepierakstīt, jo es domāju, tie, kas te nāk, kad jums visiem ir šis plakātiņš. Tas dod cietsirdību, kaut kādu veidu raksto, ja? Kaut kāds netīrs, ļaunas lietas, ja? Viss nāk no dusmām. Savukārt, no dusmas, no kurienes rodās, ja? Te ir uzrakstīts. No saldkaismes. Tie vārdi ir tādi, jocīgi, ko mēs ikdienā visticamāk neizmantojam. Krieviski sladostrastīja, ja? Miesiskā sladostrastīja. No tā izriet gan dusmas, gan pašapmierinātība, ja? Kad tu esi apmierināts ar savu dzīvi, viss ir kārtībā, viss ir izdarīts. Ja? Te ir tāda ķēdīta, te ir vesels saraksts, kā redzat, ir diezgan daudz. Liels plakāts un vesels saraksts. Lepnība, ja? No kas, kur izriet. Vienā vārdā tas viss ir lepnība. Un vēl vienreiz pārskriesim pāri, kā 1. gadsimta kristieši ļoti labi zināja un orientējās šitajā visā, ja? Šitajā slimību izpausmēs, dvēseles slimībās. Mums ir tik ārstiem jābūt, kā ārsts jau arī ģimenes ārsts, viņš jau pārsvarā plus mīnus zina visas slimības, kas no kā izriet un kā ārstēt, kādas zāles pa lielam, ja? Un tad tur ir speciālisti pa katrām lietām. Ticīgo cilvēku dzīvē ir līdzīgi
ka mums ir jāzina, kas ir lepnība pēc būtības, vismaz punktus, tos galvenos ejošākos punktus. Pretējā gadījumā, ja mēs to nezinām, mēs nevaram saņemt dziedināšanu, mēs nevaram atvesļoties, mēs nezinām pat, kurā virzienā iet, ja grēka nožēlā. Tātad iziesim ātri cauri, ja? Pirmais punkts ir vēdera atkarība, vēdera kāra, ka cilvēkiem ļoti patīk garšīgi paēst. Viena lieta ir garšīga, cita lieta ir vēl daudz paēst, tā kad bikšu jost jāpataisa vaļīgāk, ja? Tajā ir saldumi. Protams, tur ir raksturvietas, raksturvietas noteikti nediktēšu, jums ir diezgan daudz. Viss, kas mūs verdzina attiecībā uz vēderu, ja? Jo pēc būtības mums jau vajadzētu ēst tikai, lai uzturēt savu ķermeni, savu dzīvību. Tā būtu ideālā versija, bet parasti tā nav, mēs ēdam vairāk, kā mums tiek prasīts. Ja neticat, paskatieties uz sevi spoguli, ja? Vienmēr atradīsiet kaut kur speķīti. Jā. Otrais punkts, tur ir 8 punkti. Otrais punkts, netiklība, viss, kas saistās ar netiklību, tā skaitā rokas netiklība, visa veida netiklības. Tā, kad cilvēki ieaicināja savās dvēselēs, savās sirdīs, tad Pāvils pirmais, ko teica, neapgrūtinīt šos cilvēkus, ja, pirmais, ko pasakiet, lai viņi izvairās, jau atsakās no netiklības. Zem vārds netiklība, tur var visu, ko palikt apakšā. Arī rociņu un tīksmināšanos un visādi veidi, kas izriet no šīm baudāmām grēcīgām lietām. Jo mums ir jābūt šķīstiem, jo nekas nešķīsts Dieva valstību neiemantos. Ja? Suņi, laupītāji, visi tur dzērā, ja? netikļi tur pat rakstīts, ja? Dieva valstību neiemantos. Mēs zinām, jaunajā derībā tas ir rakstīts. Tur, jo mums ir jāsargā sevi ne tikai ārēji, bet iekšēji. Ja? Fantāzijām nevajadzētu būt grēcīgām, mums nevajag tīksmināties. Ja? Jāsargā savus sirds, savus sajūtas, domu pasauli jāsargā. Trešais, mankārība. Ka mēs gādājam par daudzām lietām, lai viss mums būtu, nekā netrūk. Leduskapis jau pilns, jau sākam domāt, varbūt lielāk jānopērk vai vēl vienu leduskapu. Ja? Kas tas tāds ir? Ja? Viņas uz kaut ko balstīts, visu vajag, ja? Viss ir vajadzīgs. Mankārība ir saistās ar skopumu, bailes par nabadzību, bailes par vecumdienām, ka būs nabags un slims un nevarīgs un tā tālāk. Sadzīves, ikdienas rūpes, viss tas ir mankārība. Ja? Protams, galējais saules, tāds nāves saules zādzība, jo tas ir galējais. Pēc tam ir dusmas, par ko dusmas, ka nevar apmierināt visu varbūt šos pirmos 3 punktus iespējams, ja, kurus minējām vēderu, netiklību un mankārību. Varbūt dusmas arī pret tuvāko cilvēku. Tas spektrs atkal ir milzīgs. Nepacietība, nepiedošana un, kā jau es minēju, dusmas ir rezultāts tam, ka tu aizmirsi savus grēkus. Ja, un tad tu esi dusmīgs un tad tu purīni tu otru, lai viņš tev atlīdzina vai kaut kādā veidā kompensē tavus sāpes. Ja, vai arī gluži otrādi vienkārši tu sevi neredzi vairs, ja, un tad tu redzi tuvāko vainas un kaitas. 5. Es zinu, ka mēs to visu jau zinām, bet pāriet pārmeklēt, ja? Kā Jākabs to darīja, kā es lasīju. Ja, ka viņš vēl vienreiz ir kā ticīgā ģimenē aug, visi kopā ir dievbības ceļi un tomēr izrādās kaut kāda alki bija kaut kur pielikuši pa ceļam, ja? Kaut kāda dubļi. 5. bēdas, ja? Skumjas, depresija, noskumšana, jeb neapmierinātība, nepacietība, tā skaitā par notiekušo, ja? Bēdājies par komunāliem maksājumiem dārgi, piemēram, izmišana, noskumšana, ilgas pēc pagātnes, ilgojas, kā pagātnē bija labi, padomjas laikā strādājies, atceros celtniecībā, forši, tur 1 stundu pastrādāt, pirms nāk priekšnieks un tad mājās tā visu laiku slaisties un tur atpūties, ja, tā mēs strādājam padomjas laikā, okupācijas laikā. Tā ir Krievu pasaule, redzot, kas ir iespiedusies mūsdienās arī diezgan spēcīgi, ja? Bet tad cilvēks bēdājās, skumst,
par pasaulīgām lietām. Jo ir jau kaut kādas labas lietas arī, ja, ko tu varēji apmierināt savus iekārs, patmīlīgi. Vai nu strādājot putnu fermā, arī vēsais darbiņš, ja. Tā kā pastrādāji, tad pabaroji, un tu tā sasapņojies par pagātnes lietām, lai vēl kaut kā, katram ir savs es tā bišķi no savas pagātnes, ja. Un tad, kad tas nenotiek, cilvēks ir depresijā, viņam ir grūti, un ir ļoti grūti nošķirt sev no pasaules, ja. Tas ir 5. bērns. 6. grūtsirdība, nomāktība, nospiestība, kaut kāds izklaides vajadzīgs, garlaicīgi, ja, tas ir arī no lepnības, es stāstu uz lepnības punktus 8. 6. punkts, ja, slinkums, gribās vienmēr kāds tev dīdi, tu esi varbūt viens dzīvo un tu nevar mājās nosēdēt, varbūt kādam jāpazvan, varbūt jāaiziet pie kāda ciemos, varbūt vispār jāaiziet, jāapskatās vecrīgi, kaut gan es esmu 100 reizes varbūt redzējis, ja. Vakarā tur noteikti savādāk izstās, un ziemā atkal savādāk, un rudenī savādāk izstās. Var sakot, tev tāds nemieris, tev tāds pilnīgi tev kāds dīda ārā. Ja, tas ir 6. Tas ir vientulības kaut kāds ļaunā gara izpausme, ja, tāda grūtsirdība. Un šīs lietas ir jāpārstāv un jādzīvo grēka nožēlā. Liekas, viss ir apnicis, viss ir pelēcīgi, vienmuļas dzīve, kaut kāds dvēseles nespēks, miegs tad nāk virsū, pats nezinu, ko īsti gribi. Tu cilvēks pilnīgi piekūst no nekā nedarīšanas, ja? No nekā nedarīšanas attiecībā par dvēseli, ja cilvēks nerūpējas par savu dvēseli, tā kā viņš nerūpējās un nedzīvo grēku nožēlu, viņš pats no sevis jau ir piekūst, jo pats sevi ir apriebies, ja? Un tad viņi prasās kaut kur aiziet, ja? Prasās kādam pazinīt, prasās kaut ko var kādu izdarīt, varbūt jāaiziet basketbolu uzspēlēt Prizma kalnā, varbūt jāieslēdz vispār video, jāapstās taiboks, ja? Katram ir kaut kāds savs, kādam varbūt izdomā, ka jāpērk slēpes, slēpes nav, ko lai darīt, es esmu nelaimīgs, un depresīvs stāvoklis, slēpes nav, sniedziņš krīt, un pat ragavs nav, nekā man nav. Jākrāja nauda, kamēr nauda sakrāja, jau sniegs ir nopus, jau vasar ir, jā. Un visu laiku ir problēmas, visi ir vainīgi. Krieviņiem kaut kā tas ir raksturīgi, ka visi ir vainīgi pie savas ekonomikas un pie savas dzīvesveida, visi vainīgi, amerikāņi vainīgi, Eiropa vainīgi, kaut kas pazīstams, ja? Visi mēs mūcamies tiem grēkiem. Latvieši bišķi savādāk. Latviešiem ir kaimiņš vainīgs, ja? Nevis Eiropa vai Krievija. Latviešiem tur vainīgs draugs, ja? Runāja, ka šodien iesim makšķerēt, tā viņš viss ņēma un aizmirs, ja? Aizsau sagatavojas, man jau salikts makšķers un viss, ja? Saprot, tas ir tas grūtsirdības saucās, ja? Tas ir tāds grēks, tā dvēseles vaina tāda, un ar to ir jātiek galā. 7. punkts. Lielība, godkāra, ja? Pašlepnums, pašapmierinātība, augstprātība, liekulība, gandarījumu sajūta, it kā tu tur kaut ko būtu izdarījis īpaši, un tad tu tur iedēl, tur nabagam, tur pabaroji, tu tad staigā kā gailos pašapmierināts, ja? Palīdzēja kaimiņam, malku saskaldīt, pa brīvu, ziedoja laiku, un tu jūties tad pašapmierināts, ja? Tāds sprigans un kas tāds lielība, ja? Uzslavs sajūtas vajag, ja? Un tu tā jūties tāds pašapmierināts, bet tam tu noteikti obligāti pastāstīs to kādam darba biedram, pateiks, es vēl kādu kaimiņam malku skaldīt, tur tāpēc izlimiet. Kas tev liek to darīt? Lielība, godkāre, pašlepnums. Jā, vakar mēs tur taisījām bērniem Ziemassvētkiem dāvaniņas, ja, humanitārā palīdzību, tur klātiet visu, tas sarkanais krusts vai zilais vai kādas kurvam tas krusts, ja. Var sakot, mēs te ņēmāmies, baigi tur apsveikumu kartiņas rakstījām, un tu to visu stāsti, ja. Tur gandarījums sajūtu, pašlapnums tāds, jā, tāds, kaut kādi iedomīgi pat iezogās. Kas vēl ir šitajā 7. mezglā? Pretīm runāšana, ja, tu visu attaisnos, visu kaut ko teiksi, attaisnosies, es tad viņam tur palīdzēt kaut kāds savus darbus, tur uzskaitīs, lai tev, kaut kāds tituls būtu, ka tu jau esi malacis. Tāda cilvēka izpatikšana, ja. Un dažreiz pat mēs cilvēku nonicinām, lai mēs justos ērtāk un labāk, mēs esam labāki par viņu, ja. Citreiz skaudīgi vienkārši.
Un tas ir 7. Kā svētais saka, nezinot par sevi, ticība iznīkst. Un tas ir ļoti trāpīgs punkts. To jūs iegaumījat. Ja mēs neredzam savas dvēseles vainas, ja mēs nezinām par sevi, ticība iznīkst. Nu, piemēram, paņemsim no Bībeles apstulis Pēters, ja? Viņš jau sev vēl nepazina, viņš jau neredzēja visas savas dvēseles vainas. Un Dievs saka, viens no jums nodos, un Pēters saka, ne jau es, koties, labākais čoms ciematā, labākais čalis ciematā, ne jau es, kur es, pārējie jā, tur tāds jāmīkst, tas ir tur mīkstais, bet ne jau es, vai ne? Bet kas tas tāds ir? Tad, kad bija tas grūtības moments, viņš aizliedz 3 reizes, Jēzu aizliedza, un ticība pazuda. Tā, kad bija grūts moments, ticība pazuda. Viss. Ticība izbeidzās. Labi, ka viņam pietika prāts, jā, ka viņš atgriezās. Jūda arī, ka viņš nodeva, viņam vēl grēku nožēla bija, bet viņš neatgriezās. Viņš neatnāca atpakaļ pie Jēzus, nekrita ceļos, viņš uztaisīja pašnāvību. Bija kauns tik liels kauns, kad viņš nebija spējīgs nožēlot savu kaunu, nebija spējīgs nožēlot savu nodarīto. Viņš gan nožēloja, bet tepat laikā viņš neatgriezās kā Pēters, ja? Un tāpēc ir svarīgi vienmēr ielūkoties savās dvēseles vainās. Ir svarīgi neaizmirst nekad savus grēkus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viena lieta ir neredzēt sevi, cita lieta, ka tu vēl aizmirst, ja? Tas ir traģiskākais. Pēters šī gadījumā gan neredzēja, aizmirsu varbūt, jo bieži vien bija tā, ka Pēters saka, es esmu grēcīgs, Dievs aizej no mans, ja Jēzu. Un, jā, tā kā lielība, godkāre, pašlapnums, ja, tas ir, grēcīgi, tās ir dvēseles vainas principā. Un 8. lepnība, pati lepnība. Tā ir neticība jau. Tā ir neticība. Lepnības, šī 8. punkts ir bieži vien pašā sākumā gadās, ja? Kad tu viņam saka atgriezies no grēkiem, viņš saka, es taču neesmu spējīgs uzvarēt grēku. Kāds, es tev pīpēju, cik gadus, un kur tagad atnāk, paliku ticīgs, un kur galvā ir pīpē rakstīts, ka es esmu grēcīgs. 8. jā, lepnība. Tā ir neticība. Viņa pašā sākumā gadās, kad cilvēkam runā par grēku nožēlu, viņš saka, kur tad es esmu tik grēcīgs, un vispār Dievs man var piedot. Ja, tā ir viena lepnības forma. Un otra lepnības forma ir beigās. Tā, kad cilvēks jau dzīvo tik dievbīgi, viņš vairs nedzer nepīpē, un baznīcā jau iet, un jau gadus varbūt vairākus, un tagad viņam runā par grēku. Viņš saka, ka tu domā, ka es esmu kaut kāds zaļknāpis. Tu domā, ka es vakar atgriezos, ja? Ir citiem tāda lepnība, kas neļauj dzirdēt dievkalpojumus pat. Vai šitās tēmas jau tik zināmas, es jau tur, ja? Arī lepnības. Un gadās tā, ka cilvēks tik dievbīgi dzīvo, ka viņš paliek augstprātīgs, nepamanot šo te. Un šī lepnības forma, 8. Tur ir tāda bīstamība, ka cilvēks nespēja redzēt vairs sevi, viņš neredz sevi. Tas ir diezgan dīvaini, kā, piemēram, farizēji, viņš kā dievbīgi cilvēki, un tomēr viņi nebija spējīgi sevi redzēt. Vai arī aizmirst, ka ir pirmdzimtais grēks, kad ir tomēr jāiet dziļāk ticības lietās. Jo parasti Dievs palīdz redzēt nākamos grēciņus, no kā jātiek vaļā. Kā piemērs, es domāju, katrs var sev atrast piemēru, piemēram, izmainot dzīvesveidu. Tu pēc tam atskārsti to, ka, bet es šitajās lietās nepievērsu uzmanību nekad, ja? Un tu ieraugi vēl šķautnes, pie kā būtu jāstrādā. Un tas ir labi, ja tu ej pareizā virzienā, ja tu ej šo šauro ceļu, jo redze paliek asāka, sirdsapziņa jūtīgāka, tu spēj saskatīt likumsakarības. Piemēram, ir kaut kādas lietas, kuras varbūt nav tīkams Dievam, un tu to izdari,
neteiksim, ka tas ir liels nāvas grēks, bet kaut kādas lietas, kas nav tīkams, ja, un tam vienmēr būs sekas. Un tā, kad tās sekas notiek, kaut kāds nelabs lietas, tas sirdsapziņa signalizē, tas bija par šito. Tāpēc, ka es tur biju pavirši, tam es nepievēršu uzmanību. Vismaz manā dzīvē es to esmu piedzīvojis, ja. Ir kaut kādas mazas lietas, kaut vai gadās, ka tu pārēdies, bezatbildīgi tā, nomodu kaut kur pazēdies, pazaudēji, tu pārēdies. Vienkārši viss tur tā apstākļi sakrita, tur ciemošanās un vēl tu pārēdies. Un pēc tam notiek kaut kāds gadījums, un tad sirdsapziņa vienkārši liecina, kā sekas šim te atkarībai, ja, šim te, tas, ka tu dzīvoji tādā baudkārē, notiec paprēšana. Tas var būt uz jebkuru tēmu, uz jebkuru lietu, kad sirdsapziņa vienkārši norāda, kāpēc tas tā ir. Kāpēc tavam bērnam ir grūti? Tāpēc, ka tavs dzīvesveids neatbilst Dieva standartiem, un iespējams tās ir sekas, kas iet uz bērniem. Arī tā ir. Un ar lepnību tieši tas, ka tā neļauj redzēt mūsu dvēseles vainas, lepnība neļauj redzēt. Cilvēks tad dzīvo dievbīgi tā, ka tiešām Dievs viņu sveitīja ik uz ceļa, ik katrā lietā varbūt pat sveitīja, visu, ko iesāk darīt, Dievs sveitīja, bet cilvēks tepat laikā nepamana un zaudē nomodu par savu dvēseli, tāpēc, ka viss ir normāli, neko viņš tādu nedara, viņam jau ir atstrādāts dzīvesveids, tāds diezgan dievbīgs, sakarīgs, disciplinēts dzīvesveids, ja, kas ir gara izpausme, disciplīna vienmēr ir gara izpausme, un iezogās tāda lieta, kad cilvēks nepamana savu grēcīgumu. Viņš pazaudē šo grēka nožēlas sajūtu stāvokli. Viņš pazaudē gara nabadzību, pazaudē. Viņš nepievērš daudzām lietām uzmanību. Viņš jau mierīgi sadusmojās uz tuvāko un pat nejūt to, ka tas nebija pareizi. Tāpēc, kad viņš ir pārliecināts, ka viņš pareizi rīkojās, cilvēks ir pārliecināts, ka neko lieku nepateic, par ko man nožēlot grēku, ja, bet kā viņš to informāciju pasniedz, ja, ar kaut kādu dusmu pilnu sirdi varbūt, iespējams. Un cilvēks nepievērš tam uzmanību. Ir kaut kāds posms, kur cilvēks pazaudē šo grēku nožēlu, pazaudē šo gara nabadzību, pazaudē šo nomodu stāvokli par šīm maziņām lietiņām. Tāpēc, ka viņš varbūt ir piedzīvojis to tās lielās lietas, no kurām viņš ir ticis vaļā kaut kādiem lieliem grēkiem. Te viņš kaut kur pazaudē mazās lietās. Kādam kaut ko labi izdara, viņam atnāk sajūta, ja, ka viņš ir labāks par kādu. Ja. Un to viņš noignorē vai pazaudē, vai nepievērš tam uzmanību. Ir kā mazas lietas, un daudz teikt, tas viss ir blēņasāni, ko tur runā. Iespējams, ka galvenais, lai viņš nedara tāds rūpas pārkāpums. Bet Dieva vārds jau arī brīdina, ka krusta vārds daudziem būs ģeķīgi, ne tikai neticīgiem, bet arī masticīgiem, varbūt pat mūsdienu vienai daļai kristieši. Tad, kad viņiem runā šīs mazās lietiņas, ja, no kuriem ir jātiek vaļā no tādiem grēciņiem, kā ar vēderi, pieņemsim, daudzi nesaprot, ka saldumi tas ir vēdera izdabāšana, tas pat nav ēdiens. Un tad, kad tu runā, viņiem liekas, ko tas vispār stāst, kas tas tāds ir? Nevar normāli. Ticīgais gribās saldumus uzēt. Tas jau nekāds grēks, tā jau nav narkotika, ja kāds pateikt. Bet ja mēs ejam dziļi ticībā, tad šīs lietas viss ir ļoti svarīgi un vērā ņemams. Kāpēc tad cilvēki gāja tūkstnesī? Kāpēc viņi nošķīrās? Kāpēc bija tāds klosters jāizveido? Kāpēc bija tāds kopienas, kā apstuļu darbos rakstīts? Kāpēc? Viens iemesls, lai maksimāli dzīvot šķīsti priekš Dieva, maksimāli dzīvot grēku nožēlā. Labi, mūsdienās tev neviens neliek iet uz klosteri un veidot kaut ko tādu. Tur, kur tu esi, dzīvo dievbijībā, kur tu esi, dzīvo grēku nožēlā. Lai tev būtu tas stāvoklis, kur piedzīvo šo garu nabadzību, ka tu vari pateikt, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Jo nekas augstprātīgs, nekas lepns un nešķīs neiemantos Dieva valstī. Tas jau nenozīmē to, ka neiemanto Dieva valstī tikai tie, kas taisa rupjas pārkāpumus. Tas jau to nenozīmē. Es jau neesmu uz aglas, es jau neesmu tā kā šitas muitnieks, es jau vismaz kavēju, es jau tur žēlstības dāvanas dodu, es jau neesmu tā kā tas muitnieks. Un ko Dievs teica?
Jā, atceramies. Ka Dievam patika šis grēka nožēlas pozīcijas, šī dievbijība, kas bija mūtniekam, kurš teica, Dievs, esmu grēciniekam žēlīgs. Un 8. punkts, mezgls, tas ir tāds, kas jāņem vērā ar to, ka tas aizmālē acis. Viņu bieži vien nepamanā cilvēki. Un ir labi, ka ir līdzās cilvēki, kas varbūt tev pārmet, varbūt tev uz kājas uzkāp vai netīšām kaut kā pārnodara, jo tad tu vari sevi ieraudzīt, kas no tevis tur nāk ārā, vai dusmas, vai neapmierinātība. Un ir labi, ka mums ir apkārt visā tādi jocīgie cilvēki, kā Dadzis. Varbūt kādam liekas, kas tad tāds ir, jā. Ko tas Dzintars te vispār runā, vispār viņam vajadzētu atstāt šo telpu, jā. Labi, ka ir tādi cilvēki, ka Dzintars pasaka, kā ir un viss patīk tev, nepatīk, tu vari vienkārši sevi ieraudzīt tajā brīdī. Slavu Dievam par Dzintariem, lai viņi tādu vairāk būtu. Labi, paldies par uzmanību, esiet sveikti.